Jauns ziņojums no Financial Times norāda uz pieaugušu spriedzi starp Saudarābiju un AAE. Uzņēmumiem ziņojot, ka pārskaitījumi no Saudu bankām uz AAE kontiem tiek bloķēti vai aizkavēti. Ja tas ir taisnība, ziņojums rada bažas, ka pieaugošā politiskā plaisa starp Persijas līča kaimiņu valstīm tagad ietekmē tirdzniecību. Lai apspriestu vairāk, studijā pievienojas mūsu I24 News angļu valodas korespondents Roberts Svifts. Robert, ko mēs zinām par šo ziņojumu? Ko tieši kā ziņots saka Emirātu uzņēmumu? Tātad šķiet, ka vairāk cilvēku un uzņēmumu apvienotajos Arābu Emirātos ir cietuši no tā. Financial Times ziņo, ka aptuveni no māja vidus tas ir sācis notikt. Naudas pārskaitījumi, tostarp daži, kas notika regulāri, vai nu tika atteikti vai aizkavēti, un tad nauda tika atgriezta. Un šobrīd nav oficiāla skaidrojuma. Pirmkārt, Saudarābijas centrālā banka būtībā ir paziņojusi, ka nevienai valstī netiek piemērotas īpašas kavēšanās. Taču Financial Times ziņoja, ka daži banku darbinieki bija nedaudz izvairīgi, kad viņiem tieši jautāja par šo. Tātad, Robert, neatkarīgi no tā, vai tas ir apstiprināts vai nē, mēs noteikti varam apskatīt plašāku plaisu starp Saudarābiju un AAE. Kā tas varētu ietekmēt šo situāciju, kad mēs runājam par šiem reģionālajiem dinamiskajiem procesiem? Tātad attiecības starp šīm divām valstīm, apvienotiem Arābu Emirātiem un Saudarābiju, patiesībā ir ļoti interesants, un pēdējo aptuveni 12 mēnešu laikā tās ir piedzīvojušas zināmas pārmaiņas. Būtībā šīs abas valstis jau ilgu laiku ir bijušas sabiedrotās. Taču šīs attiecības ir nedaudz saspringtas, jo apvienotie Arābu Emirāti ir pieņēmuši ārpolitikas nostāju, kas nedaudz atšķiras no Saudarābijas. Visievērojamākais veids, kā tas patiešām nonāca uzmanības centrā, bija decembrī, kad apvienotie Arābu Emirāti atbalstīja separātistu kustību Jemenā. Šī separātistu grupa ieņēma lielas teritorijas. Tostarp dažas teritorijas netālu no Saudu robežas, kas Rijādā netika uztverta pozitīvi. Un viņi būtībā pateica apvienotiem Arābu Emirātiem, lai tie izbeidz savu operāciju Jemenā. Saudieši pat uzsāka gaisa triecienus pret saviem iepriekšējā sabiedrotā īpašumiem. Tas dod priekšstatu par to, cik nopietnas bija attiecību sabrukums. Un bažas ir, ka ģeopolitiskās attiecības ir sākušas ietekmēt arī biznesa attiecības. Protams, tas viss notiek uz pašreizējo notikumu fona, kas risinās tuvajos austrumos un īpaši Persijas līcī. Tā šķita, ka starp abām valstīm šajā spriedzē bija neliela pauze, jo tās vairāk koncentrējās uz Irānu. AAE un Saudarābija ir bijušas daudz aktīvākas savā reakcijā uz Irānas uzbrukumiem nekā daudzas citas mazākas un vājākas līča valstis. Un tas it kā aizklāja šo sāncensību starp abām valstīm. Izskatās, ka sāncensība varētu būt atgriezusies pilnā spārā tagad, kad par to ir ziņojis Financial Times. Tas noteikti varētu būt indikators tam, ko mēs redzam Persijas līča valstīs. Roberts Svifts ar analīzi. Paldies!